Kā jūs domājat, kāpēc lielākoties mūsdienās gan šķiršanās, es domāju, laulības šķiršana, gan arī biznesa šķiršanās notiek ar tādiem skandāliem? Vai jums, acīm redzot, laulības šķiršana tāda nav bijusi, vai jums ir bijusi kāda baigie skandāli šķiroties no kāda partnera vai darbinieka vai augsta līmeņa vadītāja vai pat vietnieka? Ne. Un varu pastāstīt, kāpēc. Kāpēc? Jebkurš jāmpadrats, jebkurš agresivitāti viņi nes zaudējumus. Un ļoti daudz cilvēku, kas ir parādā. Es neteikšu vienu uzvārdu, nopietns cilvēks, kur nopietna meita, un viņam vīrs man ļoti daudz parādā. Naudu. Un es uzskatu, ka nav vērts man cīnīties, tāpēc, ka es zaudēšu daudz vairāk. Daudz vairāk no tā es varu zaudēt ar to, kad es enerģiju, juristi, laiks, viss. Es saku, ok, Gunār, tu taku vari daudz vairāk nopelnīt par šo laiku, nekā tu to jāmpadrats. Ja tu vari to izdomāt, tev daudz vieglāk paiet laiks, saku, bravo. Vec, tu neesi pazaudējis nervus, tu esi nopelnījis. Ja runājot par sievas kundzi bijušanu, tad es varu pateikt, gadījās, kad fantastisks cilvēki, bet tā sadzīvošana nedaudz mūs abiem diviem, ir kaut kas, tas ir personīgi, tur nav jāklāsta, bet laikam kaut kas, es saku, ok, fantastiski, mēs draugi esam, mēs viens otram uz teātru varam aiziet, mēs esam fantastiski cilvēki, mēs audzinām tālāk meitu, mazmeitu un mazdēlu. Man jāatvainojās, ka man tā iznācis ir. Vainīgs jau es esmu pie tā.